Sveiks, klausītāji! Esi sveicināts kārtējā sarunas par mīlestību epizodē. Pirms klausies, vēlējos darīt zināmu, ka, ja tev patīk šis podcasts un gribi veicināt tā tapšanu, aicinu to atbalstīt Patreonā vai padalīties ar sev mīļu epizodi sociālos tīklos. Lai jums mīlestība un patīkama klausīšanās. Sveiks, Gust! Sveiki, visi klausītāji! Čau, čau! Prieks tev šeit redzēt. Kā tu pats teici, long time no see, jo mēs iepazināmies, tas bija Covid laiks vai pirms Covid? Man liekas, ka pirms Covid bija, kas tas bija pa projektu, es jau aizmirsu saistībā ar Imanu Ziedoni, Tas notika muzejā, jā, bet tas bija kaut kāds eko podcasts, ko Elīna veidoja. Jā, bija jādzīvo zaļi. Jā. Un tā katram, es biju, tu biji un Bāliņš bija. Katrs no savas scēnas, sfēras, teiksim tā, jā. Un tad mēs nācām kopā vienā epizodē, un tad mēs tur visi runājam, kā tam mums ir gājis. Tāds fiksēs projekts viņš mums bija. Un es atceros, ka tu man kaut kad, arī pirms laika, starp mūsu satikšanos un šobrīd rakstīji, ka tu gribētu kaut kad atnākt un parunāties, jo tu bija grāmata iznākusi vai kaut kas saistībā ar Veļuku vai kaut kas tāds, un tu gribēji par mīlestību padalīties jau pirms kaut kādu laiku. Varētu būt tā, jā, ik pa laikam saņemos kādām trakām idejām vai vienkārši nevar nosēdēt mierā un tad vai aizbrauc ceļojumā, riteni, jā, un tad mēģina to kaut kā ietērpt. Man liekas, ka tas bija saistībā ar grāmatu, pastāstīt un vispār. Jā, mīlestības ir dažādas, un tā man lielākā laikam mīlestība ir mīlestība pret riteni, velosportu. Un iedomājos, ka varbūt tas visos tavos mīlestības stāstos, ar ko tu esi runājis ar dažādiem cilvēkiem, varbūt tas iedot šādu, tādu stāstu. Vēl viena perspektīva uz to visu. Brīnišķīgi. Tad man tas pirmais jautājums ir, ņemot vērā, ka man tagad ir tāds atvērtais uzstādījums, ka cilvēki, visi, kas vēlās, arī tu klausītāji, tu šo klausies un tev šķiet, ka tu gribi kaut ko pastāstīt. Manas durvis un sirds ir atvērta, nāc, rakstīji, piesakies, runāsim laiku, un līdzīgi arī ar tevi. Tā kā es esmu šeit tagad, jā. Tā kā, ja tev ir kas sakāms, droši raksti. Jā, redz, pasties, kā visas pēdējās sarunas, ko jūs esat redzējuši, tieši tā tas ir noticis. Un arī tu atsaucies, un tad, jautājums, kāpēc tev ir tāda sajūta nākt par šo stāstīt, vai tikai tas par to vēl vienu perspektīvas iedošanu, vai vēl kaut kas tam visam klāt? Galvenokārt, varbūt, kad klausītājs varbūt pastīsies mīlestību savādāk no manas skatu punkta, caur to velosipēdu, varbūt, ko es iegūstu savā dzīves pieredzē, bet, galvenokārt parunāties, un man liekas, ka runājot, tu vari paskatīties uz tām savām idejām no malas, varbūt drusku. Varbūt, kad dialogā varbūt kā izvelc, pasties no malas vai izvelc kaut ko ārā no manis tādu, ko es pats neesmu iedomājies. Un tad es pats varbūt pasaku ko tādu, kas saņā varbūt ir tā kā nav skaļi pateikts. Bet galvenokārt, kā varbūt šī ne tāda bioloģiskā mīlestība, bet tehniskā mīlestība pret sportu. Labi. Es nezinu, kādu to terminus. Es nezinu, varam mēģināt definēt. Tā terminoloģiski, jā. Un tas... Nākot šodien tieši viena no lietām pierakstīja, kad ir parunāties par varbūt divu veidu mīlestībām, kad ir šī viena tā tehniskā, mehāniskā mīlestība. Tas ir cilvēkiem pret darbu, pret sportu, manā gadījumā pret velosipēdu un dzīvesveidu. No otras ir varbūt tāda kā bioloģiskā, mīkstā, pret cilvēku, pret dzīvību kaut kāda tāda. Tā kā tāda divu veida mīlestības varētu būt. Vai tādas ir? Kāpēc lai ne? Tev pašam ir ģimene. Tas nozīmē, ka tu... Jā, es esmu precējies, man ir 2 bērniņi. Jā, tas nozīmē, ka tu, lai arī klausītājiem skaidrs, tu zini, kāda ir tā, kā tas ir bioloģiskā mīlestība. Jā, es arī mācos un mācos mīlēt, un es baudu dažādu veidu mīlestības. Kāda tad ir tā, kā tu skaidrot to atšķirību starp to, sauksim viņu tā bioloģiskā un mehāniskā, ja mēs te esam šādiem terminiem. Kā tu izjūti sevī to kaut kādu atšķirību un to mīlestības izpausmu abos šajos laucumos? Man jāsaka, ka manā dzīvē man 39 gadi, 40 gadi, vecs skrabis. Lielāko dzīves daļu man ir bijusi šī, diemžēl vienkārši mehāniskā mīlestība, teiksim tā. Vairāk
Pret riteni, pret dzīvesveidu, pret ceļošanu, riteni, sacensības. Tāds, kad man likās, ka nekas cits dzīvē nav kā tikai velosipēds un viss ap to. Jo tas ir loģiski, arī visi mani draugi, visi mani ceļojumi, visas lietas, ko es daru, ir vairāk vai mazāk tikai dēļ riteņa. Man nav, piemēram, kaut kādi daudziem ir skolas draugi, universitātes draugi, nezinu, rajona draugi. Man ir tāda nav. Man īstā dzīve pakārtojusies ap velosipēdu, un tāpēc arī es tā kā pasakos šim dzīvesveidam un šim velosipēdam, kur viņš man ir aizvedis un ar kādiem cilvēkiem savedis un kādos vietās es bijis. Tāpēc tā ir tā mehāniskā mīlestība pret sportu, pret velosipēdu. Man ir bijusi, diemžēl, manā dzīvē. Kāpēc es saku, diemžēl? Nezinu, bet mēs tam nonāksim varbūt vai lielāko dzīves laiku. Mīlestība pret cilvēkiem, pret sievu un bērniem iemācījos tikai pēdējo 5 gadu laikā, teiksim tā, kad es arī apprecējos un kad piedzima bērniņi. Jo līdz tam, kā mīlēt, nezinu, līdz tam nebija saskāries, teiksim tā. Tāpēc, ka visu laiku viss grozījās ap riteni? Tāpēc? Jā, un arī, ja satiku kādu meiteni, tas nebija nekas dziļāks, nekas tāds ar mīlestību sasaistīts. Varbūt, ja tā bija kāda aizraušanās, varbūt uz ilgāku laiku, gadu vai 2. Bet es nesaskatīju to. Man likās, ka varbūt tā ir baigā mīlestība, bet tagad patinot bildes apakaļ, ka tas nav nekas tāds bijis. Un es pat nezinu, kāpēc tas tā ir bijis, bet tagad pēdējos gadus, protams, laulība un bērniņi, un tad tas ir tas, ko es bez mazais mācos šāda veida mīlestību pēdējos 5 gadus. Es 5, nezinu, pēdējos gadus. Un tāpēc arī es izdalīju šīs 2 veidu mīlestības, kad cilvēks ir tā varbūt iekšā tajā visā, kad viņš domā, ka tas ir pietiekoši pilnīgi manā pasaulē, ka tā ir mīlestība, es mīlu, viss forši, bet tad tu iemācies, ka varbūt arī savādāk. Ka var arī mīlēt ne tikai darbu un šo aizraušanos no hobiju, bet arī cilvēks sev apkārt. Vai tāpēc tur tas diemžēl izskan? Tev šķiet, ka par vēlu par vēlu ir nākuši šī atziņa un sajūta? Diemžēl varbūt es saku tāpēc, ka nezinu, ne tā gudrās grāmatās vai visur kaut kur skaties apkārt vai tādās vispār pieņemtās normās. Saka, kad ir jāmīl ģimene pirmā vietā, tad tur ir nauda un karjera, kas tur vēl kuram sakārtojās. Kā tā piramīda. Jā, pārējais. Bet es savā dzīvē šim nebija sajūts to, ka tā ģimene pirmajā vietā un tā mīlestība. Un tāpēc varbūt es saku, diemžēl, bet katram laikam tas savs ceļš, kā līdz tam viņš nonāk. Kad lielāko dzīves daļu man tā ģimene un mīlestība, fiziskā, bioloģiskā mīlestība bija 2. vai 3. vietās. Tomēr tas ritenis gāja priekš. Bet tagad pēdējos gadus tas viss sāk mainīties vai arī stabilizēties kaut kā blakus, paralēli, un viņi savā starpā tur, tas jau veseli tur, mēs varam parunāties tur, kā tas viss savā starpā konkurē. Jā, jo, ja tev, labi skaidrs, ka tev paralēli lielajai mīlestībai pret riteni visu laiku ir bijušas arī, kā tu saki, kaut kādi šie pieredzītas piedzīvojumi ar citiem cilvēkiem. Loģiski tas tā notiek. Bet tagad ienāk iekšā šis tā ģimene, un tas tomēr arī tāds liela bumbiņa tai burciņā ir ielikta. Vai tur bija kaut kāda rīvēšanās, kaut kāda pielāgošanās, pieslīpēšanās, vai viss tas tā dabiski ienāca? Vai bija kaut kā, tomēr kaut kā tā enerģija ir tik, cik tev ir, lai cik tev daudz viņa būtu, kaut kādas robežas tev ir, un tas laiks ir 24 stundas diennaktī. Kaut kas ir jāupurē, ne? Jā, uzupurēt, un tas nenāca viegli, tas nenāk viegli joprojām. Tagad jau tas, es varu teikt, ka tagad tas ir dabiski un viegli, bet sākumā es nesapratu, kā tas ir tagad, ka man ir jādalā varbūt kaut kāda daļa no manas uzmanība vēl kaut kam, un tad tā frāze visu laiku kaut kur sēdējusi pakausī, ka ģimene galvenajā vietā, pirmajā vietā. un tas nenāca viegli, bet šo gadu laikā es esmu pats daudz mācījies, iekšēji sevi meklējis kompromisus dažādus un tam pielāgojies, jo cilvēkam ir jāmainās. Ja tu gribi attīstīties, tad ir jāmainās un jāuzņemās šies sacrifice. Ja?
Un, tagad arī tas grūtākais atrast to balansu starp to iepriekšējo dzīvesveidu, kas tev bija velosipēds, un tā mīlestība pret to, kas ir tagad, kas ir jādala ar ģimeni un bērniem. Ko tu esi mācījies šajā ziņā? Pats saki, ka daudz kas bija jāmācās un tā. Kas bija tās lietas, kuras tu... Galvenokārt dzīves skola tādā ziņā. Bet pa mācībām, pats esmu jurists bijis, ļoti daudz dokumenti un tā. Es domāju, tieši tajā mīlestības ziņā. Galvenokārt, es arī vienmēr esmu uzskatījis, ka var, protams, kaut kādas grāmatas lasīt dažādas vai klausīties citus cilvēkus, bet katrs pats savs takas gājējs un galvenokārt pašam apviļāties un sadegt vai apviļāties visādās lietās un saprast, kas der, kas neder, kas strādā, kas nestrādā. Un tad šī dzīves skola ir galvenais, kas ir izaudzinājis mani un varbūt līdz saprast kaut kāds pieņemt lēmumus vai secinājumus. Ja tu tā atgriezies pagātnē, kur tā saknīt, kur tas sākums tai mīlestībai pret riteni? Vai tas tā dabiski notika, vai bija kaut kāds, pārdzīvojums, un tad vienkārši tā bija vieta, kur tu sevi atradi? Vai? Ritenis es tieši nesen saskaitīju 23 gadi manā dzīvē no visu mūžu, un es sevi cik atceros bērnībā, ka man aizved uz laukiem vecāki izmetā ārā, atstāja uz vasaru, teiksim tā, vecas mazmājiņas durvis, tika apgāstas, nolikts bluķīts, un sāk lēkāt ar kaut kādu tur pienvedēju, un tad es lauzu tos visus riteņus un pats nobrāzu tiem elkoņiem, un tad es sapratu, ka man patika tas kaut kāds adrenalīns vai lekt kaut kur tālāk. Un es pats nezināju, kad ir tāds vispār, kā tagad mūsdienās mountain bikes un riteņi, ka var kaut ko tā darīt, bet es zināju, ka es gribēju kaut ko darīt to riteni, un tad, protams, gadiem ejot, satiekot kaut kādus cilvēkus, es sapratu, tas ir tas, ko es darīju bērnībā, un es to varu darīt. Tā kā tas ritenis kaut kā jau no bērnības, kaut vai braucot uz veikalu pakaļ saldējumam un braucot uz vietējo dīķi ar kaimiņu peldēties. Visur ir bijis dažādās veidos un formās. Un tad laikam ejot, kad es sapratu, ka var ne tikai pārvietoties to riteni, bet var kaut ko darīt trakāku. Tas adrenalīns, tā atkarība no adrenalīna varbūt lika visu laiku kaut kur tiekties tālāk, lekt augstāk, taisīt trikus vai braukt kaut kur uz ārzemēm, uz sacensībām. Un tad jau tu saprati, ka ritenis var atvērt tā kā ne tikai būt kā pārvietošanās līdzeklis un vienkārši braukt, bet viņš kalpo kā instruments, lai es ceļotu, vai lai atrastu iemeslu, lai kaut kur aizbraukt. Vai lai satiktu cilvēkus līdzīgi domājošus, vai būt kaut kādos pasākumos, balītēs. Nelikās nekas tāds, kāpēc lai es viņu atmestu, jo viss ir labi. Es pa dienu braucu riteni, vakarā balējos un dzīve izdodās zaļa. Kā tev nav bijis tāda saskarsme ar cilvēkiem, kas nesaprot šo tavu mīlestību pret riteni, ka tev ir sevi jāpaskaidro? Vai es tā iedomājos, ir tādi cilvēki, kur, protams, šķiet arī tavā gadījumā, kur tev tā mīlestība pret to visu tā staro, ka nevienam neienāk prātā nemaz uzdot jautājumus, jo kāda starpība tāpat tās viss ir skaidrs. Laikam tā otrā versija, ko tu saki, es nezinu, man vēl nav šim bijis jāskaidro kādam, bet laikam, ja tu ej ar tādu pilnīgu pārliecību, ka tas ir vienīgais, ne vienīgais tavā dzīvē, bet ka tas ir tas, ko tu dari, par ko tu pastāvi un ar ko tas viss saistās, cilvēki laikam no malas varbūt redz to. Ne jau tā, protams, uzskata, tas tur trakais gusts, kas viņš tur nesās lejā, protams, bet tas nav arī tik traki. Tas tomēr ir kaut kāda daļa no dzīves, ir dažādi dzīvesveidi, ir mūzikas dzīvesveidi, mākslas dzīvesveids, sportiskais šī gadījumā. Tas ir mans dzīvesveids, varbūt. Šim man nav neviens jautājis. Man nav bijis sevi jāpaskaidro, bet tu man pirms tam jautāji, kad apjūt. Kad tu apjūt to mīlestību pret riteni. Jā, tas bija laikam... Tagad es bērnībā vēl neapjautu, es vienkārši sapratu, es tur lēkāju pa tam to līdz durvīm. Bet tad, kad es sapratu, ka ar to var sākt kaut kur ceļot un satikt cilvēkus, tad, laikam, es sāku to novērtēt. Bet tāpat laikā, piemēram, mani vecāki, kas
kā jau vecāki, tev jāiet mācīties, tev jābūt normāls darbs, ko tur to riteni skraida apkārt, nekur nevarēs, nekur nenonāks ar viņu. Viņiem vajadzēja, vismaz kaut cik 20 gadus, lai saprastu, ka tomēr tas ir mans, pieņemt mani, to manu dzīvesveidu. Man liekas, tad, kad es nezinu, cik tagad jau gadu pagājuši, mēs uztaisījām filmu, ka mēs čekiem uz Latgali braucām, riteņiem, un kad tu Splendid Palace savāc pilnu zāli, cilvēks uzveicina ir vecāks, un viņi saprot, ka viņa dēli ir atnākuši, varbūt nezinu, cik tur tā cilvēki, Un, laikam viņš to riteni kaut ko tomēr ir sasniedzis dzīvē. Līdz tam bija jāpaiet 20, 15 gadiem, lai viņi to pieņemtu kā manu dzīvesveidu, kā manu mīlestību. Tad tomēr ir tie cilvēki, kas nesaprot. Jā, bet viņi man neprasīja paskaidrot, es viņiem neskaidroju. Mēs vienkārši pastāvējām blakus viens otram. Protams, viņi lika tur manīt, bet es kā stūrgalvīgs gāju tālāk savā ceļā, neklausīju viņus. Paldies, ka viņi arī izturēja mani, un tagad viņi ir pieņēmuši to, ka tomēr ritenis var būt daļa no dzīves. Man ir paveicies arī, ka tas arī tagad darbiņš man ir. Es plānoju veloparkus, veidoju, dizainēju. Bet, ja tu tā pabrieni dziļāk tajā mīlestībā pret šo, kā tu redzi, kā tas izpaužās? Viens ir tas, ka tu, protams, to novērtē, kur tas tevi spēja aizvest, un, protams, arī pats process noteikti ir gana baudāms, nevelti tu brauc, bet kā tā mīlestība, kas tevī notiek, kā tu to izjūti? Es bieži vien pasakos, kā var pateikties lietai, ne? Tas ir liela metāla klucis, bet bieži vien kaut vai, ja es esmu bijis foršā ceļojumā, es atbraucu atpakaļ un man ir tās labās emocijas, es sēžu istabā, pastos uz riteni, paldies, vecīt, ka tu man aizvedi šitādā piedzīvojumā. Tā kā runājos ar lietu, Es neesmu kuku, bet, Normāli, viss kārībā. Tā ir tāda pirmā lieta, kas ienāk prātā, kad tu kā pasakies lietai. Es par reliģiju varbūt negluži bet neticu nekādai konkrētai reliģijai, bet es uzskatu vienmēr, ka kalni ir mans dievnams. Vai vieta, kurai es katru reizi, kad no plakanās Latvijas braucot kaut kur iekšā kalnos, pirmo reizi ieraugu pirmo spicīti, es pie sevis pasaku, čau, mēs atkal tiekamies. Prieks jūs satikt, vai arī tā, ka braucu projām, es pasaku paldies, kad bijāt forši pat mani, ka es nenokritu, nesasitos, tas ir tāds, tas varbūt ne to riteni saistībā, bet, ritenis un kalni iet kopā, un tad tas tāds, drusku tā kā varbūt tāds garīgāk lieta, kad kalni ir tas mans dievnams. Tas varētu būt drusku tāds, kuras jūtu to mīlestību. Tās tādas divas pirmās lietas, kas ienāk. Kā tas pārnesās, piemēram, vai tu redzi kaut kādas lietas, kas pārnesās, piemēram, tā ģimenes dzīvē, no tā, ko un kā tu esi iemācījies, vai piedzīvojis tajā savā riteņu pasaulē, riteņu mīlestībā? Vai tu redzi kaut kādas paralēlas starp to, kas notiek ar tevi, esot ģimenes mīlestībā? Ekstrēmās situācijās saglabāt vēsu prātu. Kāpēc? Jo trakošana nekur nav novedusi, nekur labi nav novedusi. Gan tas ir trakošana, gan strīdēšanās, vai kas vienmēr viss ir izrunājams, vai vienkārši ir arī nav situācija izrunājama, tad pastīties drusku to uz malas un ievilkt elpu un saprast, ka tas nemaz nav tik traki, ka tas viss ir atrisināms. Trakās situācijās saglabāt vēsu prātu vai atrast risinājumu mierīgā veidā. Pats par sevi laikam tāds mierīgs esmu. Citreiz pat man liekas sievai tā, ka citreiz sievām gribās pastrīdēties, bet es tieši tāds mierīgais nē, vai vienkārši varbūt, es nezinu, nevaru teikt, gudrākais piekāpjās vai gudrākais paklusē. Es tā negribētu teikt, bet tas mans miers un vai tieši tas, negribētu teikt vienaldzība, nē, bet tāds vienkārši, kad klusēšana bieži vien varbūt aizsvilst vēl vairāk to otru cilvēku.
Bet tas man ir bijis laikam viscaur. Darīt kā trakas, ekstrēmas lietas, bet tāpat laikā saprast, ka tomēr tas ir apdomāts risks un izvērtēts risks un arī dzīvē. Visas trakās lietas, kas ir ne tikai ar ģimeni, kad viss ir izvērtējams un aptverams mierīgāk, ja arī viss traki apkārt. Kā tev... Es kaut kad pirms pāris mēnešiem, vai salīdzinoši, es nezinu, man sāk jukt lēnām tie laiki, bet es redzēju TikTokā vai kaut kur par meiteni tur stāst par kaut ko par riteņu braukšanu, un tur kaut kur vīrs nopircis jaunu riteni, un es skatos, tas ir Gusts, tā viņam sieva, un viņa taisa saturu par to, kā ir, kad viņas vīrs ir riteņbraucējs. Un es nemaldos, ne? Tā ir. Jā, tev taisnība. Viņa man apsmēja, tas caur, protams, sarkasmu, un es ceru, sievu. Caur sarkasmu, viņa apsmēja man dzīvesveidu. Jā. Ka manā dzīvē nekas cits neeksistē, kā tikai ritenis. Nē, ir jau rēcīgi, protams. Es pieļauju, ka daļa taisnības tur ir kaut kāda tajos jokos. Noteikti. Jā, par jauniem nopirktiem riteņiem. Tu veco pārdevi? Nē. Jā, tas man ir arī forši pastīties uz sievas joki un sarkasmus, bet es pastos pats uz sevi no malas. Jā. Kā viņai bija šo te pieņemt? Tā tomēr liela lieta. Jo viņa brauc viņa jau nebrauc ar riteni. Vismaz ne tā kā tu. Nē, viņa ir zirgiem. Bet... tad jau viņai vajadzētu spēt saprast, ne, jo tur jau arī jābūt ir ritīgi iekšā. Jā, ģimene arī savus upurus nes arī. Viņa tagad ir mājsaimniece un audzina mūsu abus foršos bērniņus. Bet es ceru un es domāju, ka viņi ir sapratusi manu dzīvesveidu un riteni. Jo es neesmu caur joku, bet tāpat laikā teicu, ja tu man jautāsi klasisko jautājumu, izvēlies ritenis vai viņa negribēs dzirdēt atbildi. Un to viņa ir sapratusi, un es tā arī būtu. Tāpēc par tām mīlestībām, mehāniskajām un dabiskajām runājot, piemēram, kāds jautājumu izvēlies, es vai ritenis, viņi negribētu dzirdēt to atbildi. Arī kā dzīvē mums ir jāizvēlās kādas mīlestības, bet, diemžēl, šis ritenis ir bijis man lielāko daļu ar mani. Bet tā jau arī tava būtība, ne? Tas šķiet, ka ja tev kā tā jautātu, skarbi varbūt, bet tas vienkārši nav cilvēks, kas ir domāts tavā dzīvē. Jā, tas tāds filtra jautājums, testa jautājums, vai vienkārši, ja tu jautā, tad tu tiešām neesi īstais, un tāpēc šis jautājums nekad nav bijis no sievas puses, un viņi ir pieņēmusi to, un es arī cenšos visu, ko es stāstīju, tie piedzīvojumi, ceļojumi, kas mani vilka. Tagad es ar riteni cenšos parādīt, ka mēs varam pastāvēt blakus kopā un velku viņu līdzi visā tajā arī un bērnus. Ja man ir iespēja kaut kur braukt uz sacensībām vai kur, jums ir iespēja arī braukt ceļot. Viņi, protams, varbūt tur garlaikojās vai filmē tos TikTok video, un pastāst to citā spektrā, bet viņi arī ir līdzās, viņi var ceļot, redzēt citas vietas, satikt cilvēkus, kaut kur ņemties ar savām lietām, bet būt kaut kur tūmā. Jā, tas jau arī forši ir braukt it kā līdzi, bet atrast arī to savu, ko tu tajā darīt, noteikti, ka var. Tas arī būtu mans ideālais sapnis, lai visi visu saprot, un es varu darīt savu lietu, un viņi var darīt savu lietu, esot kaut kur kādā citā vietā. Kā tev, ja mēs tā mazliet atkāpjamies no riteņa tēmas, bet par to ģimeni vēl mazliet vēl skrupulozāk par bērniem. Tu kā tēvs man šo var iekomentēt varbūt. Es kaut kur dzirdēju tādu teicienu, ka mamma par mammu kļūst tajā brīdī, kad tas bērns ir pieteicies. Un ka viņi jau, loģiski, jo viņi jau stipri izjūt vispār nestātos. 9 mēneši vispār nestātos priekšā nekam, kas tajā procesā notiek, kā tas varētu būt. Bet ka vīrietis par tēvu kļūst tajā brīdī, kad tas bērns ir piedzimis. Jā, tā arī ir, jo, mamma pierod pie šīs sajūtas jau nesājot šo bēbi, un
man personīgi, jā, kad es arī pat ieraudzīju bēbi, un pirmie mēneši likās, ka mums kaut kad jādod atpakaļ, viņš kaut kam ir vajag. Tā kā, abiem bija grūti saprast, grūti pierast pie tā. Bet man kā vīram, kam varbūt tā saikne nav tik liela, un es varbūt vairāk kaut kur vēl projām turpināju, ja sevišķi pirmais bērns piedzima, turpināju skriet tajā savā vāveres ritenī. Darbs, riteņi varbūt netik traki tām mājām pieslēdzies. Es to neizjūtu, tik ļoti. Ceļš ar pirmo bērnu. No pirmā bērna tādām skolām un sarunām ar sievu, tu kā mēram saproti to, kādu to laiku gribi, kāds laiks ir jāvelta un kā jāpalīdz un jāasistē sieviņai, teiksim tā, lai viņai arī vieglāk, un tad tikai varbūt ar otro jau es sajūtu jau vēl vairāk, jau varbūt pat no dzimšanas, kad es jau zināju, kas un kā, bet sākumā pirmais bērns piedzimis, turpina skriet un darīt, un tā kā tu vēl neesi attapies un tikai paiet varbūt gads man, kad, jā, es laikam tomēr ir jāpieslēdzās vairāk tēva lomai. Tā kā jābūt vairāk tētim. Jā, tas nebija viegli man pārslēgties. Joprojām pārslēdzos, joprojām mācos katru dienu, un tie svaru kausiņi, es domāju, tagad varētu būt jau vairāk ir tas ģimeniskais, un tas ritenis paliek mazāk, bet jau es jūtu sevi iekšā, jo es jūtu, ka tā ģimene paliek viņai vairāk uzmanības un prasās ritenis arī apakaļ. Tas ir tas lielākais. Man prasa, kā ir būt tētim un ģimenei, tad es vienmēr visiem skaidroju, ka lielākais ir menedžēt laiku starp ģimeni un riteni. Un savu hobiju, teiksim tā. Jā, starp sevi, jo tev jau sevi arī ir jāspēj saglabāt. Tas arī ir tas grūtākais. Balansēšana starp šīm abām mīlestībām, ko mēs sākām, teiksim tā, mehānisko un bioloģiski. Tā termina man patīk, šis labs termins. Jā, kāds klausās šobrīd, un ik reizi uz šiem saķer galvu bāc veči. Jā, jo es runājot ar savu mīlestību par šo, kā mēs gribētu to savu ģimeni veidot, ka viens no tādiem nosacījumiem, ko mēs gribētu, tas, protams, ir darbs, un tas droši vien prasa savu, lai to tā noturētu, bet nepazaudēt sevi tajā visā. Jo citādi, ja tu pazaudē sevi, ko tu tam bērnam vari iedot, nāk nelaimīgs mājās, un viņš jau to jutīs caurmēr. Tas arī ir, jā, man liekas, grūtākais, varbūt ne jebkurā ģimenē, bet jā, atrast to balansu starp būt pašam par sevi un būt kopā ar ģimeni. Vai bērni arī tev kaut ko māca? Jā, viņi noteikti māca. To pašu pieminēt to pacietību. Tad, laikam, viņi ļoti nepacietīgi, bet man jābūt pacietīgam un jāsaprot, jāieliek mani tas 2-gadīgās meitas kurpēs. Tas ir tāds paskatīties uz ko darīt es, ja es būtu 2-gadīgs. Bet jā, man viņa māca pacietību. Nē, mazais neko nemāca. Viņš tikai ēda kakā un guļ. Viņš jau gatavojās uz to stundu, kas viņam to jāpasniedz. Jā, tieši tā. Bet jā, viņa māca pacietīgam būt. Es tagad gan jau, ka vēl māca, es neesmu aizdomājies, kā varbūt visādas dzīves situācijas, tur viņi pasaka vienu vārdu kaut kādu, varbūt, nenāk tagad prātā. Nezinu. Jā. Kā tev pašam, vai tu, man te pēdējās sarunās mēs daudz runājam un pieskaramies tādam jautājumam, ka mīlestība ir jāmācās. Kādam tas nāk dabiski, kādam jau kaut kas ir ielikts, kādam ir tiešām kaut kas jāpamācās vienā vai otrā virzienā. Kā tev pašam, kā tev šķiet, vai tu vari atsaukt atmiņā, kur tu vispār tādā kaut kādā partnerattiecību līmenī vismaz, vai arī riteņa līmenī, iespējams, mehāniskajā mīlestībā, kur tu apguvi mīlestību? Vai tas notika apzināti vai neapzināti? Šo mīlestību pret cilvēkiem noteikti man jāpateicās sieviņai. Sieva man iemācīja mīlēt cilvēkus. Iemīlēt savādāk, teiksim tā, pastīties dziļāk uz to.
ne tikai virspusīgi un teikt, ka jā, es tevi mīlu, bet tajā laikā tas tikai ir simboliski pateikts vārds. Ja? Bet piešķirt šim vārdam varbūt tādu daudz dziļāku nozīmi. Tā kā tur man noteikti sieva iemācīja. Paldies, Inga. Mehāniskā mīlestība, tas gan, man liekas, ir tā kā gadiem ejot kopā. Tu esi ar to riteni, un tas izveidojās dabiski kaut kā kopā. Kā tu jūties pirms tev sieva iemācīja mīlēt otru cilvēku? Kā es teicu, jā, kā varbūt liekas, ka es viņu mīlu, kādu cilvēku tu viņai pasaki, bet tāpat laikā pēc tam attiecības izirst, un tu saproti, tomēr tā vispār nebija nekāda mīlestība, tā bija vienkārši kaut kāda aizraušanās vai kas. Kad es nebiju līdz šim atradis to, kas ir mīlestība, un kā tas ir mīlēt, kā līdz tam bija, pirms tam bija. Ka jā, es varbūt tajā vārdā tik dziļi neiegāju, tā kā neļāvu tai mīlestībai varbūt mani aizskart. Tā kā aizskart tik dziļi. Nelaidu klāt cilvēkus, varbūt tādā veidā. Kāpēc ne? Negribēju varbūt, lai kaut kā aizskar mani, bet nepielaist sev pārāk tuvu. Būt pats tas gusts, kas mauc riteni, un tikai tad, kad tu pieliet klāt kādu, tad tu laikam iemīlies pa īstam. Jā. Jo tad... Un tad arī tu saproti, tāpēc ir tagad sieva, un viss liekas, kā vajadzētu būt. Make sense. Jā, viss tā kā, wow, ok, tā tas ir. Kas ir tas klikšķis? Kas liels jautājums, droši vien daudz atbilžu variantu, bet kas tik īpašs ir tavā sievā, vai kas bija viņā tik īpašs, ka viņi tev spēja piekļūt klāt? Jo tur jau droši vien tev bija jānojauc tās sienas un jāļauj viņai pienākt, ne? Jā, noteikti. Joprojām tās sienas tiek jauktas un mūrētas apakaļ un atkal jauktas, man liekas. Bet man liekas, tas arī nebija viens klikšķis, tāds, ka tas pēkšņi notiek. Un līdz tur pagāja savi 2-3 gadi, varbūt 2 gadi, kamēr tā kā, laikam šī ir mīlestība un mēs varētu iet kopā šajā mīlestībā tālāk. Un es tā kā pats varbūt uzriskēju. Neriskinu, bet pamēģinu, metīšos iekšā šajā nezināmajā. Tas tādu drosmi prasīja? Jā, noteikti. Tā ir savādāka drosme, kā uzmest backflipu ar riteni, bet mesties tādā, mazliet tā kā izģērbties plikam un nostāties uz skatuves. Tāda veida drosme, es nezinu, kas tā ir tāda bišķiņa, bet parādīt sevi gaismās. Un tas nenotika uzreiz, bet es metos iekšā tam tajā, tā noriskēju, un šis atmaksājās. Un tā kā liekas tagad, wow, kā ir savādāk, kāpēc es to nedarīju tā kā pirms tam bez mazvai. Tā kā, dzīve iet uz priekšu, un cilvēks laikam varbūt pamainās iekšā kaut kā zemapziņā neapzināti, kad pēkšņi varbūt, es esmu gatavs pielaist kādu tuvāk. Es nezinu. Vai tiešām tas ir sievas un šī pretējā cilvēka nopelns vai kaut kāda enerģija, kas liek tev noriskēt, es mīlēšu tagad tevi. Kas varbūt liek drošāk justies, ka tu drīkst riskēt šajā situācijā. Jā, jo pirms tam, jo cilvēks jau arī, man liekas, pierod, dzīvojot, es tagad pastos uz sev, 15 gadus apakaļ, tu pierod tajā bezbērnieciskajā dzīvē, dzīvot tajā, tādā tā kā, vāveres ritenī, nosauksim, ritens tusiņš, meitenes ritens tusiņš, un tu tev liekas, ka tas ir tāds normāls dzīves standarts, ka savādāk nemaz nevajag un nevajag būt. Bet tad, ja tagad paskatās tā kā apakaļ uz to, liekas, kā tā, tas noteikti nav ilglaicīgi un nav loģiski un nav normāli. Tāpēc katram savs laiks. Es varbūt iemācījos šo mīlestību un šo mierīgo dzīvesveidu varbūt drusku vēlāk nekā citi. Tas fine, vai ne? Tu jau pats droši vien ļoti labi zini. Ja jau tu te esi nokļūs, kur vēl labāk? Tādā ziņā. Jo es
tieši arī pēdējās sarunās par šo runājot, un es nesen arī tā publiski vienu postu uzrakstīju par to, ka mīlestība prasa drosmi. Un kaut kādās, mēs tādās arī ikdienišķās lietās, nezinu, tur paldies pateikt vai kādam atvainoties, tas prasa drosmi pārkāpt sev pāri, aiziet, un zinu, kas ir, es biju vainīgs, piedod, es tev nodarīju pāri, vairāk vai mazāk. Bet arī tādā attiecību kontekstā nojaukt tos mūrus, vai, man liekas, precīzi raksturojums tas, kā tu noraksturo par to būšanu kailam, arī tādā sajūta ziņā arī es redzu, ka tā ir tāda, principā izģērbšanās, te es esmu, un tu esi ievainojams no visām pusēm. Jā, tieši tā. Fiziski, garīgi, emocionāli, tā kā visādi šeit es esmu. Bet tikai tā tu vari to otru cilvēku sev pielaist klāt, un tā ir baigā likme. Uzņemšanā, uzriskēt. Jā, jo kas būs, ja tas risks neatmaksājās? Tad es būšu parādījis sevi. Kailu, teiksim tā, ja mēs aicinājām. Un nedod Dievs, kāds cits uzzinās vai redzēs mani kailu. Ja mēs tagad runājam tādos salīdzinājumos. Bet man liekas arī dzīvē, bizness vai ejot, tas, kas teiciens, kas neriskēts, nevinnē. It kā jau. Vai tev nesanāk vienreiz biznesa, tu aplausies otrais, trešo reizi varbūt sanāk. Tu arī tad varbūt tu nopelni kaut ko, tas arī biznesā ir. Arī sportā, tu nokrīt vienreiz, nokrīt otrais, turpini trenēties, trešo reizi tu kļūst par pasaules čempionu. Un arī varbūt tā analoģija attiecībās un mīlestībā arī. Tu vienreiz apdedzinies, otrais, citam varbūt tas ir pretējā, viņš vairs nemēģina, bet tāpēc ir jābūt stipram. Un jāmāc tālāk, un tik un tā jāmēģina izģērbties un maukt, palikt kādu priekšā. Tiešām pārnestā nozīmē izģērbties. Un ielaist to mīlestību sevī. Es domāju, ka daudziem vienkārši tādas sliktas pieredzes ar šo ir, ka viņi tā ir atklājuši sevi, un tad kaut vai jaunības gados, pusauģu gados jau mēs arī, man liekas, mēdzam, labi, es tagad runāju no savas perspektīvas, bet tā kā atklāties un mesties iekšā, un tad tu tiec sāpināts, un tad tas tev mēdz aizvērt, man šķiet ciet. Un tad tu nākamreiz neriskē tik ļoti, vai vispār pat nemeties iekšā un aizpildi to kaut kādu tukšumu ar kaut ko citu, balītes, tur alkohols. Ričuks manā gadījumā, sports, adrenalīns, jā, varbūt. Tāpēc es tev iepriekš jautāju, vai tas tev... tas tev dabiski, kā es klausos no tevis, ka tas tev tā dabiski ir ienācis iekšā, bet vai tas nebija kaut kāds tajā laikā kaut kāds tukšuma aizpildījums, jo, kā saka, daba tukšumu nemīl, un tad jautājums ir, vai tu pats izvēlies, ko ieliec tā tukšuma vietā, vai vienkārši daba izdomās, ko ielikt, ja tu pats neizdari izvēli? Man liekas, šī gadījumā bija vainīgs vispasaules pandēmija Covid, kas mūs visus salika tā kā pa mājiņām, pa dzīvokļiem, pa mājām. Un mēs vienkārši bijām kopā, vienā telpā. Blakus cits cilvēks nestika, riteni braukt tik ļoti nevarēja, varbūt kaut kur ceļot. Un tā kā piespiedu kārtā tu pavadi vairāk laika ar to cilvēku, uzzini vairāk par viņu, saproti, kā ar viņu dzīvot kopā. Un tā kā tas varbūt pātrināja to satuvināšanās ceļu. Jā, jo daudziem Covid izjauc tieši. Jā, kad nesapratu, ka es nevaru būt tik ilgi un tik bieži kopā. Šī gadījumā man laikam bija pretējais, kad mēs bijām kopā un tieši satuvināja un nebija kur sprukt. Sāku, teiksim tā. Bet beigās arī mēs palikām kopā. Vai, kā tu domā, vai tavai sievai arī vajadzēja kaut kādu to likmi izdarīt un arī, vai viņa... tā godīgi bija drosmīgāka par tevi šajā jautājumā? Man liekas, ka viņi bija drosmīgāki, viņi bija gatavi tam jau. Man grūti spriest viņas vietā, bet man liekas, cik es jūtu tagad un jūtu tad, viņi bija daudz drosmīgāki. Un varbūt es arī jūtu, kad viņi tādi ir, un tad es viņai teiksim, tā lecu līdzi. Vai ņem man roku, un es drusku varbūt laikam kaut kādu uzticību sajūti, un tāpēc varbūt aizlec līdzi šajā stāstā, mīlestībā. Jā, jo tie lecēji jau 2 laikam ir, ne? Tur vajag 2, lai veidot kaut ko tālāk, jā. Tā. Vai riteni, bet ritens ar tas otrs. Tad ir. Jā.
Mans otrs sagatavotais jautājums, un tu kaut kur, protams, tam pieskaries ik pa laikam, bet ja es tev tā lūgtu sakopot domas, vārdus un sajūtas un mēģināt noraksturot un atbildēt uz jautājumu, kas tad tev ir mīlestība, kā tu to raksturot? Mēs par to bioloģisko vai mehānisko vai vispār mēģinām abas salikt kopā. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Jā. Mīlestība ir pirmais, pateicība, ka tu vari pateikties. Mīlestība ir laime, ka tu jūties laimīgs, esot tur, kur tu esi. Mīlestība ir brīvība. Es vairāk tā kā varbūt ritenis un ceļojumi. Un mīlestība, brīvība, laime, pateicība, respekts. Un noteikti šis risks, upurēšanās arī, kad ja nav upurēšanās, tad nav mīlestība arī. Tev kaut kāds piemērs par to upurēšanos? Kad no kaut kā ir jāatsakās dzīvē, lai pieņemtu kaut kādas lietas, pieņemsim, mēs par savu riteni un mīlestību runājam, kad kaut būtu nolikt drusku tālāk riteni, vai varbūt nebraukt 5 ceļojumos, bet aizbraukt 3 ceļojumos. Tas tāds ļoti vienkārši banāls piemērs, bet aizbraukt 3, bet 2 ceļojumu vietā pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai aizbraukt ar viņiem kaut kur bez riteņa. Kas tad notiek? Tad, ja aizbrauc bez riteņa ceļojumā, jā. tad es laiku staigāju apkārt un skatos, ka tur varētu forši riteni braukt, ka tur varētu forši riteni braukt. Nē, es esmu bišķi pa daudz riteņos iekšā, bet, kā jau es saku, es mācos to pēdējo gadu laikā drusku atšķaidīt šo dzīvesveidu un arī mīlēt un domāt par citām lietām, jo viss dzīve nav tikai ritenis. Kaut gan tāpat laikā man dzīve ir bijusi viss ritenis. Un tas tā kā tāda svaru kausa, kā man dzīve ir bijis ritenis, bet kā tagad ne. Tāpēc es joprojām turpinu dzīvot un balansēt starp šo, un es uzskatu, ka ritenis arī būs visu atlikušo mūžu man blakus. Tikai jautājums, cik tuvu un tālu. Cik daudz, cik maz. Bet viņš būs vienmēr. Jā, es domāju, ka arī tie, kas klausās šobrīd tur man pašam vispār nav jautājumu, cik ļoti liela daļa tā ir tavu kodolu, un tas vienkārši esi tu, un es godīgi pat nezinu, vai tad, kad kaut kas tāds ir mūsu kodolos, vai mēs vispār izdarām īsti izvēli, vai tas mums patīk vai nepatīk, tas tā vienkārši ir, un tas tā vienkārši vienmēr būs. Jautājums ir, protams, vai mēs atļaujam tam būt vai neatļaujam būt. Tu jau, protams, varētu atļaut arī atļauties nomest to visu nost vispār, bet tad jautājums, kā tu pats justos. Tad es sevi izmestu ārā vai izdzēstu sevi. Un tāpēc, tā mīlestībā atrast to balansu starp šo mehānisko un fizisko mīlestību, bioloģisko, tas grūtākais, manuprāt, ir dzīvojot uz priekšu. Jā. Ko tu redzi, kas tev apkārt cilvēkiem tavā burbulī un burbuļos notiek tādi interesanti kaut kādi procesi saistībā ar mīlestību vai kaut kādas lietas, ar kurām cilvēki tur, nezinu, tiek vai netiek galā, kur tu redzi un domā, bāc, tur jāsaņemās tas, kas tur jāizdara, ir tikai šitais. Viens, tāds varbūt sliktais piemērs tas, ka daudzi cilvēki veidojot attiecības, esot varbūt, mīlestībā ļoti lielā, viņi pazaudē sevi. Kad es redzu, kāds tas cilvēks kā bija agrāk vai ko viņš darīja. Es nevienu konkrēti piemēru, bet tu redzi, ka vienkārši vecīt, taču neesi laimīgs, kāpēc to dari. Kāpēc tu esi atteicies no tā, mēģini varbūt kaut kā apakaļ to, jo tad tu biji daudz uzplaukušāks cilvēks, labāks. Tas ir skumji, bieži vien skumjā daļa. Kad redz, ka cilvēks ir pazaudējis sevi vai pilnīgi atteicies no kaut kā. Un ko varbūt es to neizprotu. Varbūt viņš varbūt tomēr ir laimīgs atsakoties no savas iepriekšējās dzīves, nesot tagadējā, bet no malas varbūt liekas savādāk. Labā lieta.
tāds, vienkārši, lai 2 piemēri, viens sliktais un labais. Tā kā šī saruna daudz ir par to balansu. Jā, visam jābūt balansā. Man sieviņa un 2 bērni, un tad es, piemēram, redzu ģimenes attiecības, kur ir, piemēram, 5 vai 6 bērni. Un es, piemēram, redzu kādu upuri. Ne upuri nesu, bet vienkārši kāds balans un ko tas prasa. Lai jau būtu ģimene ar 2 bērniem, tad es redzu tādu cilvēku un tāds, wow, jums gan ir iekšā. Tā kā redzu un pilnīgi varbūt tā kā neiztēlojos, cik tas ir smagi un grūti. Un kādu dzīves upurus un kādu mīlestību tas nes. Un no kā varbūt tad ir jāatsakās, vai arī kādi balansi tur ir jānes dzīvē, lai tu saglabātu sevi vai būtu tādā ļoti lielā ģimenē. Tas ir tāds, kad wow, respekt un ka cilvēki var būt kopā un mīlēt viens otru un joprojām būt paši ar saviem tarkāniem, savām sajūtām. Jā, jo, kā jau es teicu, ir 24 stundas, un tad tas viss ir jāsadala. Par to balansu runājot, man nāk prātā viena psiholoģija vai rakstniece vai nezinu, sieviete. Viņai tāds foršs stāsts bija par to, ka viņi atnākot mājās, abi ar vīru, katram ir bijuši savi darbi, un viņi atnāk mājās, un tad attiecīgi tur ir sākās mājas darbi, vai ne? Tur ir trauki vai viss kaut kas, ko mēs varam iedomāties, tā skatā arī bērni. Tad viņi atnāk mājās, un pirmais, ko viņi izrunā savā starpā, ir, kāds viņiem ir enerģijas līmenis. Tā kā uz cik procentiem tu tagad jūties. Es jūtos uz 60%, es jūtos uz 40%. Ļoti labi, tad mēs varam tā kā kopā mums sanāk 100%. Tas nozīmē, ka mēs darbus attiecīgi sadalām. 40% tiek bišķi mazāk darbs, 60% bišķi vairāk, lai tie darbi tiktu izdarīti. Vai, ja tur, piemēram, viņi atnāk mājās, viņi jūtās uz 90%, vīrs jūtās uz 10%, tad viņi paņem lielāko artavu un ļauj vīram uzlādēties, vai otrādi vīrs ļauj viņai uzlādēties. Un brīžos, kad viņi atnāk mājās, un viņai tur, piemēram, ir 20%, un viņam ir 20%, un kopā tas 100% nesavācās, tad viņi piesēž apsēžās un izdomā, kā mēs šito tagad risināsim, kas ir, kā ir jādara. Un man likās ļoti interesants veids, kā šīs lietas risināt, jo skaidrs, ka dzīve notiek, un tu nekad, tu darot tās iespējams tāds ļoti svarīgs savas darba lietas vai misijas lietas, un tu atnāc mājās, un tie nemazgā tie trauki vai neizsūktās grīdas vai kaut kas nav tik būtisks, un lai nebojātu tas attiecības, neuzpūšam no tā zilona, vienkārši izdomājam, kā mēs kā komanda, kā dzīvesbiedri, kā laulātie un mīļotie vienkārši šo te tā kā atrisinam kādā veidā, lai tas būtu atrisināts. Ja ne šodien, tad varbūt rīt. Kā jūs ar sievu darāt? Kā tu raksturotu vai praktiski vari pastāstīt par to, kā jūs to balansu turat? Jo tur man šķiet arī parādās tā kaut kāda savstarpējā cieņa. Tas, ko tu teici par to respektu, kas ir mīlestība, pateicība un vēl daudz citas lietas. Kā jūs šo risināt? Es joprojām mācos to katru dienu. Un ar katru dienu, man liekas, mēģinu asistēt un būt ģimenes dzīvē vien vairāk un vairāk. Sākumā, tagad pat no bildu apakaļ, man likās, ka es daru ļoti daudz, bet tāpat laikā tas ir ļoti maz daļa. Tā kā vienmēr no sievas puses var darīt vairāk. Bet, kā tu saki, 20% arī atnāk mājās, tu darbu liekas, viss nogurs esmu. Bet vienmēr var darīt vairāk. Un kā mēs to darām? Tas ļoti sarežģīti, jā. Jāpadomā. Galvenais ir komunikācija. Jā, izrunāt, saprast, kurš darīs ko. Un es esmu par prioritātēm bijis. Jā, tur trauki un drēbes. Tas ir pasaules mazās lietiņas. Jā. Man liekas, ka svarīgākām lietām jābūt pašiem vai bērniņiem kaut kas. Jā, un tad pārējās lietas tiek pašas atrisinātas, vēlāk atrisinātas vai pārceltas, teiksim tā. Tā kā saprast, ka nevajag visu uzreiz visu izdarīt. Ja arī jūties nogurs un viss nav jāizdara uzreiz,
saprast, atrast īsto momentu, kad to darīt. Jo man, piemēram, viena diena ritīgi patīk. Es varu mazgāt trauks, tur sēdēt drēbes likt, bet tajā laikā citreiz liekas, ka negribās. Tā kā katram darbiņam savu dienu ir. Kā mēs to darām, paprasīt tieši tā, vai es aiziešu izdarīt to un to un to, vai tu izdari to un to. Vai arī no rīta tu paguli ilgāk, vai arī dienā es pagulēšu ilgāk. Tā kā mēģināt kaut ko dalīt, tā kā tās uzmanības. Joprojām es redzu, pastoties, kad es daru pa maz. Vienmēr darīt vairāk. Jo, lai arī cik nogurs ir vīrs, jau būs nogurs vēl vairāk. Kas pat teicien? Tas ir īpaši ar bērniem. Jā. Tā kā tas man notur pie tādas, lai arī cik es atnākot mājās no riteņbraukšanas vai pēc sacensībām, vai tikko sacensības norganizēju veselu festivālu, nedēļu atbraucis mājās, nogurs, lai arī cik es jūtos nogurs. Es atceros to teicienu, kad sieva būs vienmēr vairāk nogurus un tāds, nē, es vairs neesmu nogurs, vai jāiet, jāmoc. Atrast kaut kādas savas mazās mantriņas, teicienus, kas tev dod moku tālāk. Notur tā fokusā par tām svarīgajām lietām. Es tev lūdzu atnākt ar mājas darbu. Un tiem, kas varbūt nezina, mums šobrīd uz galda blakus ierakstu pultī stāv tāda grāmata, kur tad es aicinu viesus nākt un viņu papildināt ar kaut kādām vai savām atziņām vai citu atziņām atnest. Nolasīt, kas tad pašiem liekas svarīgs, kas tad vai ir aktuāls tajā brīdī, padalīties un tad attiecīgi ievietot šajā grāmatā. Un tad tiek nests viss kaut kāds, ir visādi varianti, tā kā katrs to... Wow, grāmatiņa izstās labi. Grāmatiņa no pasaules malas, mana mīlestība, Aneta man viņu uzdāvinājumi, esot mums abiem diviem pasaules malā, vēsturiski pasaules malā, jo mēs zinām, ka tomēr aiz Spānijas tur vēl ir aiz okeāna vēl šis tas atrodas. Un tad mēs domājam ilgi, ko tu tur varētu rakstīt? Tu tur varētu to rakstīt iekšā. Un tad es domāju, bet zini, kā ir, man mājās šādas grāmatiņas un kladītes stāv tik daudz, un visām viņām viens liktenis tu iesāc, un tas kaut kur apstājās. Tad šis te vienkārši dabiski katru dienu gandrīz tiek papildināts. Tā kā liktenis viņai ir atrasts. Tad man ir iespēja papildināt tavu grāmatiņu, ja? Precīzi. Kas tad ir tas svarīgais, ko tu mums esi atnesis šodien? Jā, uz manas lapiņas ir rakstīts 3 lietas, un vairāk vai mazāk mēs jau pieskārāmies sarunā šīm lietām. Pirmā lieta ir, ka mēs runājām, man rakstīts mehāniskā mīlestība versus dabiskā mīlestība. Par to, kad ir šīs divu veidu mīlestības. Viena ir šī mehāniskā pret darbu, pret sportu, un viena ir šī dabiskā pret cilvēkiem un ģimeni. Tā man bija viena no lietām, ko es piefiksēju. Otra ir, kad mīlestība var iemācīties. Ka mīlestība ir jāmācās, ka viņa varbūt sākumā nav ar tevi un tev blakus, bet tad, aprecoties dabu bērniņus audzinot, tu viņu mācies un apgūst, un wow, jā, jau tā ir tomēr mīlestība, vai tas ir būt mīlētam, vai tas ir mīlēt kādu. Tā kā pirms tam varbūt tas nebija tik ļoti pamanāms. Tad, jā, mīlestība var iemācīties, tā ir otrā lieta, un trešā lieta ir, mīlestība ir neizmērāma. Viņa nevar izmērīt tomēr. Kad mīlestība var būt, lai nopelnīt mīlestības, uzreiz tu dari nereālas lietas, varbūt tur ved ceļojumos, vakariņās, nopērc Porsche, jā, un tad tu, jā, es tevi mīlu. Bet te laikā citreiz meita atnāk, apsēžās tev blakus, apliek roku ap plecu, un šis mazais viens žests ir arī mīlestība. Tik maza lieta spēja radīt varbūt bieži vien pat lielāku to mīlestības sprādzienu, nekā kaut kādas tur dara milzīgas lielas lietas. Piemēram, bija tur par naudiskām varbūt vērtībām, bet tā kā jā, mīlestība ir neizmērāma. Skaisti. Tas par mīlestību neizmērām, kaut ko es gribēju teikt, mīlestība var iemācīties. Lūk, tas ir tas, kā jau es tev minēju, pēdējās sarunās mēs par šo runājam. Tā tāda lieta, priekš manis šogad tāda forša atziņa, kas noraksturojusies. Protams, dabiski es to vienmēr esmu darījis, mācījies un domājis par to un runājis ar cilvēkiem. Bet citi nāk pie manis un saka, ka ir svarīgi šo te mācīties. Un bija tāds, wow, bet tā taču tiešām arī ir.
Kā tu domā? Katram kā katrs mācās, tas, protams, ir atšķirīgi. Vai ne? Tas tāpat kā skolā, kādam tur labāk matemātika padodas, ja viņi māca šādi, kādam atkal tā. Kā tu redzi, kas priekš tevis ir tāds labākais veids, kas tev palīdz to mācīties? Skaidrs, ka kaut kāda prakses pieļauj. Man lielākais mīlestības mācītājs ir mana ģimene. Tagadējā sieva un bērniņi. Viņi arī māca man mīlestību, kā mīlēt un kā būt mīlētam. Esot mehāniskajā mīlestībā ar riteni, es to nemācījos, neapgūtu tā, un arī dažiem neiemācītos. Tāpēc paldies sieviņai un bērniem par to, ka māca man mīlestību vai pastīties mīlestību no citas puses. Kas ir kāds... Tu to minēji, bet varbūt, ja es tev pajautāju vēlreiz, kas ir tā lielākā lieta, ko tu iemācījies par to? No viņiem? Varbūt nolaist kaut kādu savu ego zemāk, mazāku, samazināt, nojaukt kaut kādu sienu, izģērbties kailākam vai uzriskēt, lai pēc tam tas nāktu atpakaļ ar uzviju, ar šo mīlestību, uzplaukus mīlestību, bet nāk atpakaļ un rada vēl 2 reizes, varbūt 3 reizes foršāks sajūts. Mīlestības pokers notiek, jā? Mīlestības pokers, jā, tā varētu teikt, jā. Skaisti. Vedot sarunu uz noslēgumu, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu par šo pateikt, vai kaut kāda tēma, ko tu domāji, ka varētu par to parunāt nākot uz šejien? Vai kāds novēlējums citiem? Mēs runājām, kad es samērā vēlu apguvu mīlestību, ne tā skola, bet tā kā iemācījos varbūt mīlēt tā kā bioloģiskāk vairāk. Bet tad vai ir kāds noteikts laiks, kad tev ir jāmīl, varbūt daži mīl jau no bērnības un tikai tiecās pēc tā. Varbūt dažiem vispār neiemācās mīlēt savu mūžu laikā. Tā kā padziļināti. Jā, jautājums, kā tev pašam šķiet? Vai ir kāds noteikts laiks? Man liekas, ka nav noteikts laiks, kad mīlēt un kā mīlēt. Jā, kad vairāk. Katram savs laiks. Tā kā, ja vēl neesat atraduši savu mīlestību, esat pacietīgi jums. Un, ja arī esat, tad izbaudat un turpināt mīlēt. Cik skaisti. Vārds, kā gribētos uz šie pielikt punktu, tad man gribās iekomentēt par šo. Tu vienkārši pats jau sarunas laikā esi vairāk kārt pieminējis par to savu to ceļu. Katram jau savs tas ceļš ir, kas ejams, un tas ir unikāls. Un šī jau arī ir daļa no tās ceļa pieredzes, un kādam tas tiešām tā mīlestība tur ļoti agri var parādīties, kādam ļoti vēlu, kādam vidēji agri vai vidēji vēlu. Un ar ko tad tas to padara sliktāku vai labāku? Bet fakts, ka ir vienkārši skaisti, ka vispār tas ir noticis, vai no agrāk vai vēlāk. Jo mēs jau, ja mēs tā reāli faktos paskatāmies uz cilvēkiem un kā cilvēki dzīvo, mēs redzam, ka ir cilvēki, kas apprecās ļoti agri, ļoti jauni, un visu atlikušo dzīvi nodzīvo kopā. Viņiem ir bērni un ir ģimene, un tad ir tādi, kas visu laiku meklē to savu ģimeni un nevar atrast to īsto cilvēku, ar kur to veidot, un tad tur ir tādas problēmas, bet beigās atrod. Un ir tādi, kuri tiešām arī varbūt neatrod, varbūt arī nemeklē, baidās, un katram tomēr ir tas savu tā pieredze. Vai arī tie, kas apprecās ātrāk, viņi iemācās mīlestību būt vēlreiz vai savādākā gaisotnē, izšķirās un meklē nākamo, tā kā jau citā līmenī varbūt kaut kāda arī. Vai arī tā, un tāpēc ir tā grūti, man šķiet ļoti nepareizi no mūsu puses, ja mēs tā kādreiz mēdzam darīt, norādīt, ka šitā jau gan nevajag, šitas nav pareizais ceļš, kā to darīt. Jo kā tu tā vari teikt, ja tu jau nezini, kāds tam cilvēkam tas ceļš ir paredzēts. Kāds stāsts viņam, jā. Jā, kaut ko viņš tur mēģina pieredzēt. Un man šķiet, ka skaisti, ka
Nu, redz, dienas beigās skaisti, ka tas, ko tu atnāci stāstīt, vai ne, ka tev, kā tu saki, salīdzinoši vēlu tas ir noticis, bet ir. Vai tad, un ka vēlu, bet ir. Vai no forši, ka tu esi šajā te visā iekšā. Protams, bet tad atkal, ja tu to būtu sācis ātrāk, kas ir tas, ko tu nebūtu pieredzējis? Un to jau tu nezini, tas jau tāds... Tieši tā, kā būtu, tā būtu. Kā būtu, tā būtu, bet ir tā, kā ir. Labi. Paldies, kā atnāci. Paldies, kā atnesi... Savu daļu no mīlestības. Man šeit atnākt un sākt abiem diviem definēt, kā ir bioloģiskā mīlestība, un tad ir mehāniskā. Šodien universitātes pasniedzējs kāds, ko jūs tur runājat, Džeki? Shut up. Man bija viena viešņa, kas atnāca un, man liekas, tā labi nodefinē to, ka mīlestība ir spektrs. Un ir vienkārši milzīgs aplis, kur mēs varam mest iekšā visu kaut ko, un kā kurš to saprot. Un tas aplis vienkārši aug lielāks un krāsaināks un interesantāks. Un kādam tā ir un kādam tā nav tajā spektrā. Bet bioloģiskā un mehāniskā mīlestība, man liekas, labi iedarās. Šodienas jaunums tev. Jā, šodienas absolūti jaunums. Un ja nu gadījumā tev kādreiz ir kaut kāda, kā jau tu pats teici, tu mīlestību mācies, un tev ir brīnišķīgi cilvēki, kas tev šo mīlestību māca. Un būsim godīgi, tu pats arī esi tajā procesā iekšā. Nav tā, ka tev dod, tu jau pats to visu ēd un skaties, ko no tā var iemācīties. Dot un ņemt. Un, ja sanāk kaut ko iemācīties, nezinu, pēc dienas, mēneša, gada, 2 gadiem, un liekas, ka šis ir kaut kas jauns, gribās ar šo te padalīties, tad tu zini, ka manas sirds un studijas durvis ir atvērtas. Nāc raksti, nāc pastāsti, ko tad tu esi jauni iemācījies vai sajūtas vai uzzinājis. Tāpat tās arī visiem, kas šo te klausās. Ja jums liekas, ka ir jāatnāk un jāparunā, un tā sajūta un tas sauciens ir ļoti stiprs, tad ziniet, rakstiet man un laiku sarunāsim. Un nav svarīgi, vai jūs tur esat sabiedrībā zināmi, nezināmi, daudz sekotāji, vai kā tas vispār nav būtiski. Katram ir ko teikt par šo te tēmu. Un padalīties. Citreiz paliek vieglāk, kad tu to pasaki skaļi. Jā. Nevieglāk, vienkārši varbūt pasties uz malas. Jā, pareflektēt, vai ne? Ko tu jūti vispār un domā. Un, tā, paldies arī visiem, kas atbalsta mīlestību Patreonā un ļauj šim projektam turpināties. Un paldies tev vēlreiz, ka atnāci. Bija ļoti skaisti. Nav ar ko. Jā, un tiekamies atkal šādos un citādos apstākļos, un gan jau, ka kaut kur braucot, tevi ar riteni redzēs. Tiekamies dzīvē un kalnos. Paldies tev liels. Čau!